Novembra un decembra mēnešos Ogres apriņķa pašvaldībās tiek aizvadīti enerģijas fórumi, kuros notiek diskusijas par 3 aktuālajiem jautājumiem, kas saistīti ar enerģijas patēriņu. Fórumi tiek organizēti Konurbanu projekta ietvaros, kurā vadošais partneris Latvijā ir Salaspils pašvaldība. Konurbanu projekts tiek finansēts no programmas Inteliģenta enerģija Eiropai, un mērķis ir atjaunojama energoresursu ieviešana un enerģijas patēriņa samazināšana programmai kopumā. Projektā piedalās 8 valstis, tā skaitā Latvija, un no Latvijas mēs esam kā vadošie partneri, bet vēl piedalās vēl 4 Latvijas pašvaldības bez mums – Ikšķile, Ogre, Ķegums un Lielvārde. Ogres novada pašvaldība ir viena no pašvaldībām no bijušā Ogres rajona, kas ir kā sadarbības partneris Salaspils novada pašvaldībai Konurbanu projekta ietvaros. Un mēs esam pilsētu mēru pakta parakstītāji un līdz 2020. gadam esam apņēmušies samazināt CO2 izmešus. Veiksmīgi fórumā aizvedīti arī Ikšķiles un Ogres pašvaldībā. Sarunu tematiem esot 3 virzieni, kas šobrīd aktuāli visai sabiedrībai – siltuma apgāde, transports un apgaismojums. Piemēram, video materiālu uzskatāmie piemēri lika fóruma dalībniekiem aizdomāties par iespējām, ko varot realizēt arī Latvijā. Ogrē? Jā. Tos vēl celiņus gan gribētu, jā. Tas man interesē. To es izmantotu. Lai tiešām būtu tāds sakārtot, kas var aizbraukt uz Kudmali, kas var aizbraukt uz Daugavmalu, kas var aizbraukt, teiksim, līdz pat Salaspilim, jā, kā runāja, ka, uz šiem novadiem, jā, to ceļu vienu, tas būtu, jā, jauki. Tie pat soliņi, jā, tās atpūtas vietas velo maršrutos. Apgaismojumiem ielu, kā izmantot tiešām uz kustību sensoriem, ka tie apgaismojumi darbojas fona režīmā, un tikai tad cilvēks, kad reāli tur atrodas, tad ieslēdzās tas spilgtāks apgaismojums, lai viņš redzētu tā kā detalizētāk to. Tīri atsakoties no mašīnām, bet savukārt risinot to, kā bērns nogādāt līdz skolai centralizētāk. Protams, tas arī interesanti, jā, kāpēc gan nē, pieņemsim klasē, kas dzīvo no līdzīga rajona, var tos dežūrus tādā veidā norganizēt, kad ved tos bērnus kopā, nevis. Mazākas izmaksas varot sasniegt tikai tad, kad kaut kas tiek ieguldīts, tā uzskata Haralds Burkovskis, kas vada diskusijas semināros. Viņaprāt, Ikšķiles, Salaspils un Ogres pašvaldības esot gatavas iesaistīties un sadarboties ar iedzīvotājiem siltumapgādes jautājumu risināšanā. Ja mēs runājam par transporta lietām, tad, piemēram, Ikšķile ir ļoti līdzīga Ogrei, kur, man liekas, viena fundamentāla lieta, kas traucē tādam veselīgākam dzīvesveidam, kas arī palīdzētu transporta infrastruktūras attīstībai, zaļākam, veselīgākam dzīvesveidam, protams, ir šī apgrūtinošā dzelzceļa šķērsošana. Ogrei tas ir, man liekas, tāds izteikts piemērs. Savukārt, ja mēs runājam par tādu māju energoefektivitāti, tad lielākā problēma, protams, ir kā iesaistīt iedzīvotājus. Tas varbūt prasa latu no katra, bet tas iegūms, man liekas, ir tas, ka jūs dzīvojat sakārtotā vidē, kas ir skaistāka, kas ir tāda, ar kuru jūs tomēr varat palapoties citu cilvēku priekšā. Viņi pēc tam nāk un domā, šī ir tā labā māja, kurā jūs dzīvojat, ja kaut mums tā būtu, bet bieži vien jau tās izmaiņas ir mūsu pašu rokas stiepienu attālumā. Konurbanu projekta mērķis ir palīdzēt mazām un vidējām Eiropas pilsētām, paaugstinot to kapacitāti ilgspējīgas siltumapgādes sistēmas attīstības plānošanā un vadībā. Projektā paredzētas gan teorētiskās apmācības, gan iepazīšanās ar veiksmīgiem piemēriem citās Eiropas valstīs. Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši, sākot ar 2011. gada aprīli. 11. decembrī enerģijas fórums notiks Ķegumā, savukārt 13. decembrī Lielvārdē. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.